par to jāpadomā. Nekad vairs nezaudē klientus dēļ šī te viena iebilduma. Lūk, ko darīt. Galvenais, nekad nesaki, jā, protams, padomājiet un sazinamies. Ir daudz un dažādi veidi, kā ar to var strādāt. Lūk, viens no tiem. Vienkārši pieņem, ka tas ir par naudu. Pamēģini pateikt kaut ko šādu. Vārds vārdā. Nav problēma. Pilnībā saprotu. Noliksim to malā uz brīdiņu. Iedomāsimies, ka šis maksā 2 eiro. Vai jūs to darītu? Šeit visdrīzāk saņems atbildi, ka Jā, protams, tad es to darītu. šajā brīdī pajautā klientam, kāpēc. Un ļauj viņam izskaidrot pašam un pārdot pašam sev. Nē, nu tāpēc, ka tas produkts ir labs un man gribētu ar jums sadarboties un tam līdzīgi. Un tad tu vari teikt, vai būtu godīgi teikt, ka tas tomēr ir vairāk par ieguldījumu summu, nevis vienkārši par padomāšanu? Nu jā. Un no šī brīža strādā ar naudas iebildumu. Jā, varbūt tu vari sadalīt, varbūt tu vari viens maksājums, otrs maksājums, pilnīgi vienalga atkarīgs no tavu produktu vai industrijas. Iespējams, tu varēsi noslēgt darījumu, iespējams, tev vajadzēs šo pārvērst par nenoteiktības iebildumu. Bet tas jau būs par garu šim te rīlam, tāpēc tu vari atstāt komentāru sales un saņemt pilnīgi bezmaksas pārdošanas treniņu.